Arī es jūs sveicu visi Jēzus Kristus vārdā šajā svētdienā. Ir labi būt kopā ar jums. Un, mēs zinām, mums dzīvē ir daudz tādu svarīgi datumi, kurus mēs atceramies, kurus mēs pieminām, kurus mēs izvēlamies. Latviešiem, protams, vārda dienas ir ļoti svarīgas. Ir tēt arī uzvārdu dienas, kuras arī kādi sākuši ir svinēt, ja? Un tādi daudz svētki, datumi, kurus mēs atzīmējam, kur priekš mums ir ļoti īpaši. Bet es domāju, neviens nenolieks, ka katram cilvēkam ir divi ļoti svarīgi datumi. Un tie ir datumi, kurus cilvēks īstenībā pats ietekmēt nevar. Tā ir diena, kad cilvēks piedzimst, un tā ir diena, kad cilvēks no šīs zemes aiziet, lai satiktos ar mūžību. Un svarīgi datumi, un tomēr mēs kā cilvēki paši to ietekmēt nevaram. Līdzīgi kā mēs nevaram izvēlēties, kurā ģimenē mēs piedzimsim. Mēs nevaram izvēlēties, kurā valstī mēs piedzimsim, kādā laikā mēs piedzimsim. Tas nav mūsu ziņā. Un mēs neviens nevaram pateikt to, kad pienāks tā diena, kad Dievs mums teiks, tavs laiks ir pienācis, un no šīs dzīves tev ir jāaiziet. Neviens cilvēks nav spējīgs apturēt nāvi, un neviens mēs nevaram atgriezties atpakaļ sākumā. Lai gan pastāv teorijas, un cilvēki pat ar lielām naudām mēģina panākt saucamo nemirstību, mūždzīvību, un tomēr mēs visi ejam, varētu teikt, uz mūsu dzīves saulrieti. Un mēs neviens nekad atpakaļ neatgūsim mūsu dzīvi. Kā viens cilvēks labi teica, divus datumus mēs nevaram izvēlēties. Dzimšanas un nāves dienu. Bet to, kas notiek starp šiem datumiem, to Dievs ir uzticējis mums. To mēs varam noteikt. Dievs mums ir iedevis atbildību. Kā mēs dzīvojam šo vienīgo dzīvi, kas mums ir dota. Un vēstulē Ebrejiem ir rakstīts, cilvēks ir nolikts vienreiz mirt, un pēc tam ir tiesa. Un tiesa mēs teikt tā, ka tā ir pēc tam satikšanās ar Dievu, sastapšanās ar Dievu. Mēs visi nonāksim Dievu priekšā, vaigā. Tātad tas nozīmē to, ka katrs cilvēks vienreiz piedzimst, viņš vienreiz dzīvo, un viņš vienreiz mirst. Un varētu teikt, ka nav tāda mēģinājuma versija. Nav tā, ka man dzīve ir tāds ģenerāla mēģinājums, un tad būs tāda mana īstā dzīve. Šī dzīve nav kaut kāda betas versija, ko es tā kā bišķiņ notestēju un pamēģinu, un tad būs tā pa īstam. Nebūs iespējams pēc nāves pateikt, tagad tā, restartējamies, sākam no jauna. Kaut gan, protams, pastāv mācība un filozofija, kas saka, ka mēs visi reinkarnējamies. Mēs pārdzimstam atkal no jauna. Bet Bībele saka, cilvēkam lemts vienreiz mirt. Un tad ir tiesa. Un tas nozīmē to, ka Bībele grib pateikt to, ka viss svarīgākais notiek tagad, šodien. Jo patiesībā daudzas lietas mēs šajā dzīvē varam atgūt. Mēs varam atgūt materiālās lietas, mantu, naudu. Es teiktu tā, cilvēks pat varbūt reputāciju var atgūt, bet tu nekad neatgūsi pazaudēt dzīvi. Dzīve, kas ir nodzīvot pa tukšo, ar nepateicību, bez jēgu. To dzīvi tu vairs nekad nepārakstīs no jauna. Un tāpēc šodien es gribu kopā ar jums domāt, varētu teikt ļoti nopietni un varbūt ar tādu praktiski, kā dzīvot. Kā dzīvot un kā uztvert nāvi, šo ļoti svarīgo realitāti. Jo tas, kā mēs skatāmies uz to, kā mēs dzīvojam un tas, kā mēs no šīs dzīves atvadīsimies un kas notiek pēc šīs dzīves, nosaka vispārējo mūsu dzīvē. Un Aleksandrs jau lasīja šo vēstuli Filipiešiem, kur Pāvils saka šos vārdus.
Un tur viņš apraksta to, kā viņš uztver dzīvi un kā viņš uztver nāvi. Un Pāvils vēstuli Filipiešiem ir sarakstījis cietumā, skarbos apstākļos, apzinoties, ka iespējams tas ir viņa dzīves noslēgums, ka viņš vairs neatgriezīsies normālajā, parastajā dzīvē. Un tur Pāvils saka šos vārdus: dzīvot man ir Kristus un mirt ieguvums. Un šajā īsajā teikumā mēs varētu teikt, parādās visu Pāvila filozofiju, dzīves filozofiju. Ja tu gribi saprast, kā Pāvils domāja par dzīvi un nāvi, tad šis ir tas viņa centrālais pants, tie viņa centrālie vārdi. Un Pāvils nebija tas cilvēks, kas bēga no dzīves. Viņš kalpoja, viņš cīnījās, viņš ceļoja, viņš dibināja draudzes, viņš mīlēja cilvēkus, viņš veidoja attiecības ar cilvēkiem. Un viņš arī nebija kaut kāds nāves romantizētājs, ja, kas bija nogurs no dzīves, un tāpēc viņš saka, man viss ir apnicis, un tāpēc es gaidu, ka es varētu vienkārši nomirt. Nē. Viņš raksta cilvēkiem, kurus viņš mīl, un Filipieši viņš mīl šos cilvēkus, Filipiešu draudzē. Viņš saka, mums ir labi dzīvot, bet vēl labāk būs tad, kad mēs būsim kopā ar Kristu. Un te es teiktu tā, ka Pāvila skatījumā dzīve un nāve nav tā, ka kaut kas ir labs un kaut kas ir slikts. Tie divi dažādi veidi, kā patiesībā būt ar Kristu. Dzīve, tā ir iespēja iepazīt Kristu arvien vairāk, kalpot viņam, kalpot citiem, un nāve, tā ir ieiešana pilnīgā sadraudzībā ar Kristu, kur vairs nebūs grēks, sāpes, nošķirtība. Un abi divi ir labi, jo centrā abos gadījumos ir viens un tas pats, un tas ir Kristus. Ko tad nozīmē dzīvot man ir Kristus? Ja mēs tālāk palasītu Filipiešiem 3. nodaļā, mēs redzētu, kur Pāvils apraksta to kaut ko tādu, kā viņš ir piedzīvojis Kristu savā dzīvē. Un viņš saka tādu atziņu, ka viņš salīdzina to, kas tad viņa dzīvē beigās, tad, kad viņš ir sastapis Kristu, ir tas pats svarīgākais. Viņš saka, ka visu, kas viņam kādreiz šķita ieguvums, tā ir tā viņa atziņa pēc tam, kad viņš piedzīvos Kristu. Visu, ko viņš pirms tam ir sapratis un ieguvis un kas viņam ir bijis svarīgs, viņš tagad uzskata par pilnīgu zaudējumu, salīdzinot ar ko? Salīdzinot ar to, ko viņš ir ieguvis Kristu. Un kas bija Pāvils? Viņš bija reliģisks, fanātisks cilvēks, labi izglītots cilvēks tieši reliģijā, rakstos. Varētu teikt, viņam bija ļoti labs CV. Viņš bija pēc šīs farizejas saucamais, kas seko līdz tam, lai cilvēki ievēro Dieva likumus. Ja? Un tāds ļoti paštaisns cilvēks. Viņam bija status, viņam bija zināšanas, viņam bija arī autoritāte. Liekas, kaut kas tāds, ko katrs cilvēks gribētu iegūt. Un tad viņam notiek sastapšanās ar Kristu ceļā uz Damasku. Viņš patiesībā dodās ar vienu mērķi Damaskā vajāt kristieši, jo viņš padzird, ka tur ir tie kristieši, tie fanātiķi, ja, kurus vajag apturēt, ja viņi māca kaut kādu svešu mācību. Un Dievs vienkārši radikālā veidā viņu uzrunā, spīd gaisma, viņš pat nokrīt no šī zirga, un balss skan, un pats Kristus viņam atklājās, un viņš piedzīvo sastapšanās ar Kristu. Liekas, ka viņš to nav pelnījis. Viņš nav tas, kurš to ir noorganizējis, bet Dievs viņu pats uzrunā. Brīdī, kad viņš ir gatavs iet un darīt kaut ko ļaunu pat. Un šajā brīdī Pāvils saprot, ka viņš visu laiku savā dzīvē ir gājis nepareizā virzienā. Ar savu paštaisnību, lepnību, ar šo reliģisko fanātismu. Viņš patiesībā visu laiku ir bijis nostājies pret Dievu, lai gan viņam likās, ka viņš dara par Dievu, aizstāv Dievu, bet patiesībā viņš dara pret Dievu, un tāpēc Kristus viņam saka, Pāvil, Saul, tas bija viņa vecais vārds, kāpēc tu mani vajā? Kur viņam liekas, es Dievu aizstāvu, nevis viņu vajāju. Un varētu teikt, ka šis sastapšanās Pāvilam ir kā tāds restarts. Vecā dzīve salīdzināt ar to, ko viņš tagad piedzīvo ar Kristu, ir izrādījusies pilnīgi bezvērtīga.
Un viņš pat lieto ļoti spēcīgus vārdus šajā rakstvietā. Visa tā mana vecā dzīve, visi tie mani sasniegumi, panākumi, mans amats, tas visi tie ir mēsli. Visa mana vecā paštaisnība ir pilnīgi atkrituma vērtībā salīdzinot ar to, ko es esmu saņēmis no Kristus. Un te ir, varētu teikt, svarīga doma, ka Pāvils Kristu nav vienkārši iemācījies. Viņš Kristu ir patiesi piedzīvojis. Un tā ir milzīga atšķirība. Daudz cilvēki, varētu teikt, zina par Kristu, viņi zina viņa stāstu, faktus. Svētdienas skolā ir mācījušies dzied dziesmiņas par viņu. Bet Pāvils šeit runā par personīgu sastapšanos, kas maina pilnīgi visu. Un tāpēc no šī brīža neviens viņam to nav iemācījis, ka tev tagad ir jādzīvo Kristum. Viņš to pats saprot, ka dzīvot viņam tas nozīmē dzīvot Kristum. Viņam par godu, ar viņu, viņā, viņam paļaujoties, viņu atspoguļot. Un Kristus nav ne ar ko salīdzinām šajā pasaulē, ar nevienu lietu, ar nevienu tavu pieredzi tavā dzīvē. Un tad, kad mēs sākam patiesi aptvert šo Dieva lielumu, viņa mūžību, viņa žēlastību, tad mēs pēkšņi saprotam, cik mazas kļūst mani ikdienas problēmas, salīdzinot ar to, ko Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Bet ko tas nozīmē praktiski? Kā tas izskatās manā ikdienā? Dzīvot arī ar šiem vārdiem, lai tie arī būtu mūsu vārdi, kā Pāvilam, dzīvot man ir Kristus. Un es gribētu teikt tā, ka tas nozīmē, ka Kristus nav tavā dzīvē tāds papildinājums. Viņš nav tikai tāds tavs svētdienas punkts programmā, jeb rezervas plāns, kad tev dzīvē ir baigi grūti, un tad tu griezies pie Kristus. Vai viņš nav vienkārši tāds, varētu teikt, reliģisks aksesuārs. Pāvils saka, Kristus, tā ir mana dzīve. Viņš ir visa mana centrs, fokus, mērķis, saturs, mans dzīvības avots. Tātad pirmkārtām Kristus ir dzīves centrs. Tas nozīmē, ka visi citi dzīves lēmumi, mērķi, plāni tiek skatīti caur šo vienu jautājumu. Vai tas mani tuvina Kristum? Vai tas, ko es daru, vai tas atspoguļo Kristu šai pasaulē? Un tas attiecās gan uz manu darbu, gan uz manām attiecībām, gan uz to, kā es izmantoju savu laiku, kā es kalpoju, pat uz finansiāliem lēmumiem. Dzīvot Kristum nozīmē nedzīvot vairs tikai sev. Otram kārtām, Kristus ir mūsu dzīves mērķis. Un tas nozīmē, ka manā dzīvē nav vienkārši mērķis tagad izsisties, pierādīt sevi, nopelnīt pietiekami, savākt pēc iespējas vairāk dzīvē pieredzes. Bet mans mērķis ir pazīt Kristu aizvien tuvāk un palīdzēt arī citiem viņu iepazīt. Un treškārt, Kristus ir dzīvības avots. Mēs ne tikai cenšamies paši saviem spēkiem būt labāki, bet dzīvot ar Kristu nozīmē saņemt no viņa piedošanu, spēku, gudrību, mieru. Tad, kad tu saki, es vairs nevaru, tieši tad Kristus saka, ar manu spēku tev pietiek. Tātad tas nav tikai tāda cenšanās būt tādam labākam cilvēkam, bet apzināties, ka no viņa nāk spēks kļūt par tādu cilvēku, kā Dievs tevi radījis. Un Pāvils pat atzīst, ka viņš nav visā pilnīgs, un to vairākās vietās Pāvils ir norādījis, jo tas ir svarīgi, ka mēs to nepārprotam, ka tagad cilvēks ir perfekts un pilnīgs, bet viņš tiecas uz priekšu, viņš atzīst savas kļūdas, bet viņš tajā nepaliek. Viņš zina, ka viņš ir aicināts dzīvot kā Kristus. Ne perfektā nozīmē, bet virzienā, kura mana sirds katru dienu skatās un saka, Kungs, dari man līdzīgāk tev. Un tāpēc arī šīs zemes dzīve nav dzīve par tukšo.
Tā nav tikai tāda nogaidīšana līdz manai dzīves pēdējai elpai, bet visa mana dzīve ir kā ceļš, kur mēs mācamies dzīvot, kā Kristus mūs ir mācījis. Vēl es gribētu teikt tā, dzīvot man ir Kristus, to es arī saprotu arī tā, ka tas nozīmē dzīvot dzīvi visā tās pilnībā. Jēzus ir sacījis, esmu nācis, lai dotu jums dzīvību un pārpilnību. Tātad Jēzus ir nācis šajā pasaulē, lai arī šajā laikā mums dod dzīvību un pārpilnību. Un tas nenozīmē, ka cilvēks, kurš seko Kristum, tagad viņam dzīvē būs viss kaut kā pārpilni leduskapi, ja, pārpilns bankas konts un vispārējais. Bet ko tas īsti nozīmē? Tas nozīmē, ka es dzīvoju nevis tā daļēji, bet ar visu, kas es esmu, es to izdzīvoju. Jo es saprotu, ka nebūs jau vēl kaut kāda iespēja man dzīvot. Reizēm cilvēks dzīvo tā, ka viņam liekas, ka viņš visu laiku uz kaut ko gaida. Viņš gaida tādu īsto brīdi. Reizēm tas īstais brīdis ir jānogaida. Bet ir tādi cilvēki, tiešām viņi dzīvo tādā sajūtā, pagaid, šis ir tāds izmēģinājums. Bet tad tā pa īstam kaut kad es dzīvošu. Šodien nē, bet varbūt rīt. Bet dzīvot visā tā pilnībā nozīmē izdzīvot pilnībā sevi. Tas nozīmē apzināties sevi, novērtēt to, kas tev ir, un būt pateicīgam par to, kas tev ir, un ar to dzīvot. Negaidīt, ka tu dzīvosi tad, kad tu nomaksās bankai visu kredītus, tad tu tādu īstu dzīvi dzīvosi. Tad, kad man beigsies karjera, tad es būšu pensijā, tad es dzīvošu tādu dzīvi. Vakar es tieši runāju ar savu radinieku, kurš pazīst vienu profesionālu basketbolistu, Latvijas izlases spēlētāju, viņa tuvu draugi ir. Un šis spēlētājs arī runā par to, ka viņš varētu drīz beigt karjeru. Es jums to neteikšu viņu vārdu, ja, lai neizplatat baumas. Ja. Bet viņš teica, viņš vienkārši ir nogurs. Viņš ir nogurs no basketbola. Un, un es gaidu to dienu. Un ir saprotams, kāpēc viņš ir nogurs. Viņš vienkārši ir traumēts. Viņam viss ķermenis ir, vienkārši viņš ir sabojājis visu savu ķermeni ar profesionālo sportu. Bet viņa tā idile ir tāda, un tad es gaidu to dienu, kad es beigšu savu karjeru. Es varēšu bērnus vedāt uz pulciņiem, un es vienkārši varēšu laiskoties, iziet ārā terasītē un baudīt dzīvi. Un tāds posms ir vajadzīgs dzīvē, bet mēs jau ļoti labi apzināmies, ka tas īstenībā arī nav veselīgs posms. Un tādā ilgtermiņā tā dzīvojot. Un reizēm cilvēki domā par to kaut ko, un beigās viņi neizbauda to, kas viņam šodien ir dots. Tev ir mazi bērni, viņi prasa šausmīgi lielu uzmanību no tevis un enerģiju un neizgulētas naktas, un tad gaida, kad viņi varētu beidzot normāli paši iet vakarā gulēt, un kad viņi varētu arī paši no rīta piecelties un pabarot sevi, ja? Un paši uz skolu varētu aizbraukt, un varbūt kādu dienu būs paši vadāmās mašīnas, un tiešām viņi paši aizbrauks uz skolu. Un mēs gaidām. Un tā mēs gaidot nepiedzīvojam to, kas jau ir tagad. Šī diena, ko Dievs man ir devis. Tāpēc dzīvot dzīvi visā tās pilnībā, dzīvot man ir Kristus. Ar to, kas man ir dots, ar tiem ierobežojumiem. Arī ar to nepilnīgo dzīvi. Liekas, ne viss, ko es gribētu, man šobrīd pieder. Es dzīvoju, un es baudu, un es novērtēju. Dzīvot man ir Kristus. Un tad Pāvils saka, bet mirt, tas ir ieguvums. Atzīstam vai nē, bet katrs cilvēks īstenībā baidās no nāves. Un dažādi mums ir iemesli. Reizēm mēs vienkārši negribam zaudēt šo dzīvi. Reizēm mēs negribam šķirties no mīļajiem. Un reizēm mēs negribam saskarties ar to, ko līdz galam mēs nesaprotam. Man ir šāds domas bijušas, un īpaši tad, kad es lidoju lidmašīnā. Un tad, kad ir tāds pamatīgs gaisa bedrs.
Tad tu sāc domāt, pagaidi, varbūt šis ir viss. Viens tāds lidojums man ir bijis. Lai es varbūt tiešām šis ir viss. Es saprotu, ka piloti droši vien ar smaidu uz to visu skatās. Bet nees kā parasts cilvēks. Un, protams, cilvēki veido visdažādākās teorijas, kas tad notiek pēc nāves. Un jāsaka, ka Bībele līdz galam tā kā neatklāja, kas tūlīt tagad, kad tu nomirsti, tūlīt notiek pēc nāves. Mēs zinām, kas mūs sagaida mūžība, bet kas ar cilvēku notiek? Ir cilvēki, kas saka, un ir pat reliģijas, kas saka, nav nekas. Viss. Tu beidz eksistēt. Tu vairs neesi. Citi domā, ka mēs varbūt esam kaut kādā garīgā formā, veidolā, un kaut kur mēs, klīstam pa šo pasauli tādā gara kaut kādā pasaulē. Un kādu uzskata, ka mēs saplūstam ar kaut ko lielāku. Un tiešām Bībele mums neizskaidro šīs detaļas, kas ar mums notiek. Ir tikai versijas, bet viena lieta ir ļoti skaidra. Pēc šīs dzīves nav tukšums. Šī dzīve ir tikai kā uzgaidāmā telpa, kas mūs sagatavo mūžībai. Arī Bībelē ir šie vārdi. Dievs ir ielicis mūžību cilvēku sirdī. Līdz galam varbūt mēs to nesaprotam, bet dziļi iekšā gandrīz katrs cilvēks kādā brīdī uzdod šo jautājumu. Vai tiešām viss beigsies ar kapu? Vai tiešām visa šī dzīve, darbs, problēmas, rūpes, cīņas, prieki ir tikai maza epizode un tad ir pilnīgais tukšums? Vai tomēr ir kaut kas vairāk? Un pat tie cilvēki, kas varbūt sevi sauc par neticīgiem, bieži atzīst, ka viņos ir kaut kāda neizskaidrojama ilgošanās. Tā ir ilgošanās pēc pilnīgas mīlestības, pilnīgas pieņemšanas, pēc vietas, kur es beidzot varēšu justies kā mājās. Un tas nav tikai sapnis par tādu labāku dzīvi šeit uz zemes. Tā patiesībā ir ilgošanās pēc paša Dieva, pēc viņa klātbūtnes, pēc mūžības. Un tāpēc Dievs jau to ir ielicis cilvēku sirdī, ilgas pēc mūžības. Cilvēki reizēm to nespēja aprakstīt, cilvēki reizēm to pārprot, cilvēki reizēm to ietērp savā kaut kādā skaidrojumā, bet katrā cilvēkā ir iekšējais tāds ilgas pēc mūžības, sastapšanos ar Dievu. Jo mēs visi taču nākam no Dieva. Mums visiem ir iedot šī Dieva dvaša, kas iedod to pirmo impulsu mūsu sirds pukstam. Un dziļi sirdī mēs ilgojamies, kad mēs atkal ar viņu varēsim savienoties. Un tāpēc varbūt tā nāves tēma kaut kur ir tāda biedējoša, satraucoša, jo tā tiešām pieskarās jautājumam par mūžību, ko mēs īsti aptvērt nevaram. Par to, kas tur ir aiz tās svītriņas, par to datumu, kad mēs no šīs dzīves aiziesim. Un mūžība, tas tiešām ir kaut kas netverams. Kādreiz paskatāmies debesīs, naktī, kad ir zvaigznes, tad tu tā iztēlojies, no tā ir mūžība savā ziņā. Tu neredz galu tam visam. Tur nekas nebeidzās. Tur nav tā, ka tur ir kaut kāda siena, un tad nav nekas. Tas ir kaut kāds nebeidzams stāsts, kas tur ir kosmosā. Un tieši tāpat arī mūžība. Kāds mācītājs ļoti labi reiz mēģināja to salīdzināt un paskaidrot. Viņš paņēma tādu milzīgu virvi, tādu sāritinātu. Un pašā virves sākumā viņš iekrāsoja sarkanā krāsā tādu mazu posmiņu no tās virves. Un tad viņš teica, šis sarkanais posmiņš, tā ir mana dzīve. Svarīga dzīve, vērtīga dzīve, dārga dzīve. Tā ir dzīve, par kuru Kristus ir atdevis savu dzīvību. Dzīve, kurā Dievs tevi ir ielicis ar īpašu nodomu un ar mērķi. Bet cik tā ir maziņa, salīdzinot ar visu to lielo virvi, ko mēs varam teikt, tā ir mūžība.
Un mūžība tā ir tā virve, kur nekas nebeidzās. Dievs mūs ir radījis mūžībai. C.S. Lewis ir teicis labus vārdus: tiecieties uz debesīm, un jūs iegūsiet arī pasauli. Tiecieties pēc pasaules, un jūs zaudēsiet abus. Un tāpēc Pāvils saka, jā, dzīvot man ir Kristus, bet arī mirt Kristū ir ieguvums. Jo nāve priekš viņa nozīmē, beidzot, es būšu ar Kristu viņa pilnībā. Beidzot nebūs grēka cīņas, nebūs vairs tā mana miesas vājuma, vairs nebūs tie daudzie jautājumi, un es teiktu tā, ka būs jautājumi, kuri būs absolūti mazsvarīgi mūžībā, par kuriem mēs šodien varbūt domājam un saspringstam, bet tad, kad mēs nonāksim mūžībā, Dievu klātbūtnē, mēs sapratīsim, cik daudz tie jautājumi ir patiesībā bijuši mazsvarīgi. Mēs saprotam to, ka nāvei nepieder pēdējais vārds, ka nāve tā nav sienas, tās nav sienas, kur viss apstājās, bet nāve tās ir durvis, durvis uz pilnību. Durvis uz to, ka pēc tā, kā mēs patiesībā visu mūžu esam ilgojušies pēc Dieva klātbūtnes, pēc pilnīgas mīlestības, pēc vietas, kur nav asaras, kur nav ciešanas, kur nav sāpes. Un ja dzīvot mums ir Kristus, tad mirt ir brīdis, kad mēs beidzot nonākam mājās. Un tāpēc Bībele par to arī runā. Mūžībā tas ir nonākt mājās, patiesās mājās. Un tās mēs visi zinām, kas ir mājas sajūtas. Būt mājās, es ceru, ka jums tā ir, vismaz man tā ir. Būt mājās ir labi. Ir forši aiziet ciemos, paceļot, bet ir labi savā gultiņā būt, sava smarža, savs bardaciņš, savu gaisotnē. Un tāpēc Dievs arī izmanto šo alegoriju, šo salīdzinājumu. Mūžība ir kā mājas, kur patiesībā katrs cilvēks ilgojās būt. Un jo vairāk mēs iepazīstam Kristu, jo vairāk mēs sākam izprast to, kas ir nāve, jo vairāk mēs no tā, jo mazāk mēs no tā visa arī esam satraukti un baidāmies. Un ziniet, reizēm ir cilvēki, kas varbūt viņi ir dzīvi šajā pasaulē, bet īstenībā viņi staigā pa šo pasauli tā, it kā viņi būtu garīgi miruši. Un tā ir taisnība. Varbūt viņi elpo, ēd, strādā, brauc un plāno, bet šeit sirdī ir tukšums, rūgtums, izdegšana. Ir daudz cilvēku, kas dzīvo, bet patiesībā viņi nedzīvo, viņi vienkārši eksistē. Un Kristus ir nācis sacīdams, es esmu nācis, lai dod šo dzīvību šiem cilvēkiem un pārpilnību. Tur, kur ienāk Kristus, tur ienāk dzīvība. Tur sākās patiesa dzīvība. Varbūt, kas sākotnēji nav tik spoži ārēji, bet iekšēji pilna ar jēgu, ar mieru un, kas ir ļoti svarīgi, ar cerību. Un mēs esam aicināti līdzīgi kā Pāvils, kur arī šie Filipiešiem viņš par to runāja, mēs esam aicināti rādīt šo ceļu pie šīs dzīvības, pie Kristus. Protams, gan mēs paši esam aicināti dzīvot nevis tādi garīgi miruši, bet pamodināt mūsos to Dieva klātbūtni un palīdzēt arī citiem piedzīvot Dieva klātbūtni savā dzīvē. Un saprast to, ka piedzīvot Kristu, saņemt Kristu, tas nav tikai kā saņemt biļeti uz debesīm. Tās ir attiecības šajā dzīvē kopā ar Dievu. To visu savākot kopā, kā tad dzīvot? Dzīvot apzinoties, ka šī dzīve, tā ir mana dāvana, ko Dievs man ir devis. Laiks, kas mums ir dots, lai mēs iepazītu Kristu, lai ļautu viņam mūs pārveidot un caur mums pieskarties arī citiem cilvēkiem, citu cilvēku dzīvei. Dzīvot ne tikai sev, bet dzīvot arī Dievam par godu. Dzīvot, meklējot
Kristus līdzību viņa raksturā, attieksmēs un darbos. Kā uztvert nāvi? Mēs ticam tam un dzīvojam ar tādu domāšanu, nāvei nepieder pēdējais vārds. Ja es esmu Kristu pieņēmis par savu kungu un glābēju, ja es esmu šo dzīvību pieņēmis, saņēmis, tad es saprotu to, ka nāve nav katastrofa. Tas nav tukšums, vakums, bet tas ir brīdis, kad es pārēju no ticības skatīšanā. No šīs īsās zemes dzīves uz to neaptveramo realitāti, kuras beidzot esmu tādā Dieva tūmā, kādu šeit uz zemes es tikai varētu gribēt un ilgoties. Tāds rakstnieks Jānis Mednis ļoti labs, trāpīgs vārds ir teicis savā grāmatā par debesīm un mūžīgo dzīvošanu. Laiks ir Dieva īpašums, un tāpēc reizē ar to arī mana un tavs mūžs nepieder mums, bet Dievam. Neviena dzīves stunda, neviens elpas vilciens, katra sekunde no mana mūža ir maza daļa no Dieva mūžības, ko viņa lielais un mums grūti izprotamais, no viņa lielās un mums grūti izprotamās godības. Katra diena ir tavā dzīvē Dieva mīlestības dāvana, ko viņš ir uzticējis mums lietošanai. Tāpēc Dieva pulkstenis nekad nav par ātru un nekad nav par vēlu. Un tā mums būtu jāuztver šī dzīve. Tā mums būtu jāuztver šis laiks, ko Dievs mums ir iedevis. Mums visiem Dievs ir devis pietiekoši laika. Kādam šis laiks ir garāks, kādam šis laiks ir īsāks, bet katram cilvēkam ir pietiekoši laiks. Bet kas ir vēl svarīgāk, mēs saprotam to, ka šis laiks jau nav viss, kas cilvēkam ir dots. Un cilvēks jau ar to nepārstāja eksistēt, ja šis laika pulkstenis šeit uz zemes apstājās. Mēs zinām to, ka, un mēs ceram, un mēs dzīvojam ar šo pārliecību, ka mēs turpinamies. Mēs turpinamies mūžībā kopā ar Dievu. Tāpēc, lai arī mums katram vienam ir šis moto, dzīvot man ir Kristus, tātad dzīvot visā tā pilnībā, novērtēt dzīvi, dzīvot, izbaudīt visu to, ko Dievs tev ir uzticējis, ar pateicību to darīt un dzīvot tādā Kristus līdzībā, meklējot viņu līdzību, novērtējot viņu. Un tajā pašā laikā apzinoties to, ka mirt nav zaudējums, bet aiziet no šīs dzīves, tas ir ieguvums, jo tad mēs būsim šajā pilnībā. Lai Dievs mums uz to palīdz. Āmen. Dievs, pateicamies par to, ka Tu esi katru cilvēku radījis un ielicis šajā pasaulē ar nodomu, ar jēgu, ka Tu katram cilvēkam esi devis iespēju dzīvot un ieraudzīt un novērtēt dzīvi, ļauj, ka to mēs vēl vairāk spētu un apzināties, ka dzīve ir dāvana. Un dzīve, mūsu katra dzīve nav salīdzināma ar citu cilvēku dzīvēm. Mūsu katra dzīve ir unikāla un īpaša dzīve. Un sarga mūs no tā, ka mēs sev sākam salīdzināt ar citiem. Tā vietā ļauj mums ieraudzīt un novērtēt to, kas mums ir dots. Es lūdzu Dievs, ka šīs dzīves laiks, kas mums ir uzticēts, var būt kā sagatavošanās laiks. Lai Dievs tajā mēs varam tiekties uz Tavu līdzību, tuvoties Tev, meklēt Tevi, izprast Tevi. Lai caur to mēs arī varam svētīt to vidi, kurā mēs esam. Lai caur to mēs varam arī būt par svētību mūsu apkārtējiem cilvēkiem, sākot jau ar mūsu mīļajiem tuvajiem. Un Dievs, mēs arī gribam pateikties par to, ka Tu mūs esi sagatavojis mūžībai. Tu to mums esi līdz sirdī. Un Dievs, nevis ar bailēm un satraukumu uz to skatīties, bet ar cerību skatīties uz mūsu pēdējo dzīves dienu. Apzinoties to, ka mēs reiz būsim mājās, patiesās mājās, pēc kā mēs ilgojamies. Dievs dod, ka mēs šo cerību varam dot arī citiem. Tiem, kas varbūt dzīvo šajā laikā satraukumā un bailēs,
Lai tiešām viss, kas ir tā, ir šī dzīve, kungs ļauj, ka mēs varam palīdzēt ieraudzīt, ka šī dzīve nav viss. Un tas kopā ar mums mūžībā. Un Dievs palīdz mums arī katram vienam dzīvot ar to pārliecību, ka neviens mēs nevaram paši arī nopelnīt mūžību. Mēs varam to tikai saņemt kā dāvanu. Tu esi ceļš, patiesība un dzīvība. Un caur tevi mēs varam arī saņemt šo drošību par mūžību. Tev pateicamies par mūsu ikdienas dzīvi, pateicamies par to laiku, kas mums katram ir dots, uzdāvināts. Un mēs pateicamies, ka tu katrā sekundē esi kopā ar mums un tu mūs vadi. Lai tev ir gods, slava un pateicība par to. Āmen. Lai Dievs mūs svētī un